Pļavā stāvēja mazas mājiņas. Tajās dzīvoja bites, kuras nepagurušas strādāja no agra rīta līdz vēlam vasaras vakaram. Bites atpazina savu saimnieku, jo, kad viņš tuvojās, tad likās, ka viņa zumēšana pieklust. Savas bites apkop nāca jauns puisis. Viņš bija neparasts, jo vārds par to liecināja – āboliņš. Āboliņam bites bija ļoti svarīgas un mīļas. Viņš apgulās pie stropiem, kuri pa gabalu izskatījās kā sarkanas saliņas pļavas vidū. Āboliņš varēja ilgi tā sēdēt un vērot savas darbīgās bites. Rāmajā vasaras vakarā tuvējā ciematā notika zaļumballe, kurā pulcējās gan jauni, gan veci, gan no tuvākās apkārtnes, gan tālākiem apgabaliem. Arī Āboliņš nolēma šo vakaru pavadīt tur. Uzvilcis goda drēbes, viņš devās uz pasākuma vietu. Jau no tālienes nepārprotami varēja noprast balles norises vietu, mūzika, jautras sarunas, līksmi deju soļi. Āboliņš pārlaida skatienu pār deju placimu. Viņa skatienu piesaistīja kāda jauna, enerģiska meitene. Viņa tobrīd stāvēja malā un runājās ar citām jaunkundzēm. Saņēmis drosmi, Āboliņš uzlūdza meiteni uz deju. Vai kas par dejošanu? Viena deja, otra, un muzikanti jau uzsauc, ka pēdējais valsis. Vakars paskrēja nemanot. Āboliņš savu dejas partneri pavadīja līdz mājām. Jaunajam puisim par lielu izbrīnu meitene dzīvoja netālu. Dīvaini, ka nebiju viņu pamanījis agrāk, pie sevis nodomāja Āboliņš. Pavadot viņi aprunājās par šo un to, un reizē arī neko, jo starp viņiem bija patīkams uztraukums. Atvadas un sarunāta nākamā tikšanās reize. Āboliņš mājup lidoja, tāpat kā manas bites, smaidot domāja puisis. Un vārds arī šī vakara meitenei tāds skanīgs – pļava. Jā, skaistai jaunkundzei skaists vārds. Āboliņš prātoja. Otrā rītā puisis devās apraudzīt savas bites. Viss ritēja ierasto, viņas cītīgi strādāja. Šodien jaunais dravnieks gaidīja vakaru kā vēl nekad. Likās, ka diena ir saķepus ar medu, jo stundas negribēja vienu otru nomainīt. Vakarā būs tikšanās ar pļavu. Jā, manu pļavu. Tas brīdis bija klāt. Viņas roka gulēja Āboliņa lielajā, stiprajā plaukstā. Sirds pukstēja vienā ritmā. Ar katru elpas vilcienu šķita, ka ieelpo neredzamus ziedputekšņus, kurus sauc par mīlestību. Tā viņi satikās vai katru vakaru. Pa dienu Āboliņš aprūpēja savu bišu saimi, bet vakaros steidzās satikties ar pļavu. Bites jau zumēja, ka no stropi pilni un laiks ražas ievākšanai. Āboliņš ķērās pie darba, tāpēc rāmajā novakarē nevarēja satikties ar pļavu. Šo ziņu viņš palūdza savai bitei, lai tā aizlido pie pļavas un izstāsta par satikšanos atcelšanu. Pļava sadrūma, bet neko neteica. Karsto vasaras svelmi nomainīja stiprs negaiss. Tas nežēloja nevienu, kurš stājās tam ceļā, arī bišu stropus. Āboliņš bija satriekts par ieraudzīto. Protams, ka vakara satikšanās ar pļavu jāatliek, jo jāķeras pie labošanas darbiem. Nu jau pļava dusmās šņāca kā izbiedēta čūska. Kādā no satikšanās reizēm Āboliņam bija jāuzklausa pārmetumi, ka viņš savas bites mīl vairāk kā pļavu. Puisis tik ļoti mīlēja savu meiteni, ka bija gatavs darīt visu,
lai tikai viņu nepazaudētu. Zum! Skanēja kluss lūgums no bitēm. Draunieks nebija pamanījis, ka rudens vēja jau sasaucas ar sniega māti un parādās pirmās pārslas. Bites taču nebija sagatavotas, apmīļotas, ziemas guļai. Gan jau vēl iespēs šo visu, mēģināja mierināt sevi āboliņš. Zemi pārklāja balts sniegs. Jau mājokļos skanēja klusās Ziemassvētku melodijas. Arī āboliņš un pļava, sēžot pie eglītes, pārunāja, ka pavasarī varētu dzert kāzas. Bet pļavas ieceres par šīm svinībām bija tikpat lielas kā sniega kupenes, kas jau sniedzās līdz palodzēm. Puisis visam piekrita, lai tikai pļavai viss būtu pa prātam. Viss būs, mīļā. Manas bites sarūpēs vasarā medu, to pārdošu, un tad varēsim tā kārtīgi mūsu dienu nosvinēt. Āboliņš mierināja pļavu. Parādījās pirmie ziedi, tātad bišu saimes arī jau būs modušās. Bet nes kāpēc tur klusums? Ar satrauktu sirdi āboliņš palūkojās katrā stropā. Šausmās puisis ieplēt acis. Tur nevienā stropā nebija dzīvības pazīmi. Viss kluss. Nekā vairs nav. Draunieks turpat nokrita ceļos un nesakāmi gauži sāka raudāt. Pļava tieši tobrīd bija atnākusi viņu apciemot. Sapratusi, kas noticis, meitene sāka atkāpties, nodūra skatienu un tad izrunāja šos vārdus. Tad jau kāzu nebūs, jo pats teici bites, medus, nauda, kāzu svinības. Neizpratnē āboliņš skatījās savā iecerētajā, vai tiešām tā ir tā pati pļava, kuru viņš iemīlēja. Viņa taču bija tik maiga, kā glāstošas smilgas vējā. Pa kuru laiku tas viss ir pārvērties par vietu, kurā aug tikai nātres, daģi un asās usnes. Puisis neticēja savām ausīm. Viņš nespēja ne pateikt, ne pakustēties. Likās, ka kāds vai kāda viņu ir nobūrusi. Pļava pagriezās un aizgāja. Uz visiem laikiem aizgāja. To āboliņš juta. Viņš nokrita bezspēkā zemē. Nebija viņam vairs ne bites, ne mīļās meitenes. Viņš taču tā mīlēja. Šajā naktī bija neparasti zvaigžņota debesis. No debesu juma izskatījās, ka tur lejā ir sarkani dārgakmeņi, stropi, un cilvēka veidols pieplacis zemē. Otrā rītā pļava skrēja pie sava āboliņa, jo nakts zvaigžņotā burvība bija likusi saprast, ko ir izdarījusi. Bet bija jau par vēlu. Viss tur bija kā burvju miegā. Klusie stropi, aizmigušās bites un puisis, kas rokas salicis lūksnā. Visi bija aizmiguši baltā miegā. Pļava piekļāvās āboliņam. Garām brauca kāds turīgs kungs. Viņa uzmanību piesaistīja necila pļava. Tajā bija agrāk neredzētas puķes, tādas sārtas, kas līdzinās pļavas vasaras vakara maigajam saulrietam. Apjautājies tuvējā apkārtnē, viņš uzzināja, ka tās ir pļavas āboliņš. Vietējie ļaudis nezin, kur tās radušās. Tikai debesu jums šo noslēpumu zina. Pļavas āboliņš ir puķe,
kas radusies no 2 mīlošām sirdīm. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.